Var jau mājas saimniecībā iztikt bez daudzām un dažādām lietām, tomēr dažas ir absolūti nepieciešamas. Piemēram, gludināmais dēlis. Turklāt tas nebūtu nav tik vienkāršs priekšmets, kā pirmajā mirklī šķiet. Un jūs piekritīsiet, ka nav taču vērts ieguldīt līdzekļus tādā gludināmajā dēlī, kas pēc dažām lietošanas reizēm sāk šķobīties un ļodzīties un drīzāk apgrūtina, nevis atvieglo jūsu darbu. Pagājušā gadsimta sākumā dibinātais Nīderlandes ģimenes uzņēmums Brabantija nolēmis apgāzt uzskatu, ka mūsdienās nekas nekalpo ilgi. Uzņēmuma klāstā ir dažādas patentētas mājsaimniecības preces, kuras labi kalpojot pat 20 gadus. 2008. gadā uzņēmums atvēra jaunu ražotni Latvijā, kā arī paplašināja savu pārstāvniecību skaitu no 15 līdz 22, atverot 7 pārstāvniecības Eiropas Savienībā, tajā skaitā Baltijas valstu pārstāvniecību Rīgā. Kādēļ nīderlandieši nolēma veidot ražotni tieši Latvijā, Talsos? Tāpēc, ka te ir ļoti laba saprašana un palīdzība no vietējās pašpārvaldes. Te ir labs darba spēks. Brabantija Latvija ir viens no Brabantija grupas uzņēmumiem. Mēs esam 6. rūpnīca šajā grupā. Veiksmīgo mūsu attīstību nodrošina gan mātes uzņēmuma palīdzība, finansējums, protams, gan arī tā vieta, kur mēs esam izvietojuši savu ražotni šeit, Talsu rajonā. Tērauds gludināmo dēļu virsmām un tērauda caurules kājām tiek saņemtas no Eiropas piegādātājiem. Vispirms gan materiāls tiek kārtīgi pārbaudīts un testēts, vai tas nerūsē, kā uz tā klāsies krāsa, kā tas metinās, vai tas ir elastīgs un kāda ir tā virsmas kvalitāte. Caurules no noliktavu plauktiem tiek vēstas uz apstrādi. Uz īpašas līnijas tās saloka kā nepieciešams un izurbi tajās visus vajadzīgos caurumus kāju sastiprināšanai. Tad robots caurules sametina. Tikmēr no tērauda materiāla tiek izveidota sietveida virsmas sagatave un izgriezta gludināmā dēļa formā. Kāpēc vajadzīga sietveida virsma? Viens iemesls – tā būs viegla, bet otrs – kad gludekļa tvaiki ies cauri dēlim, tas nekļūs mitrs. Īpaša iekārta no tērauda lentes izliec gludināmā dēļa rāmja formu. Uz citas iekārtas rāmis tiek salikts kopā ar sietveida virsmas sagatavi un sametināts. Dažas no nepieciešamajām detaļām tiek izgatavotas uz vietas ražotnē, taču dažas, piemēram, gludekļu palikņus, iepērk no citiem ražotājiem. Tad sametinātās gludināmo dēļu virsmas un kājas nonāk uz krāsošanas līnijas. Te tās rūpīgi nomazgā, pārklāja ar vielām, kas nodrošina, ka tās nerūsēs, nožāvē un pārklāja ar pulverkrāsu. Nu, detaļas ir gatavas montāžai. Vispirms tiek sagatavota virsma, audums, filts un porolons. Tad tam visam uzlikts virsmas rāmis, ko apvelk ar jau auduma apmalītēs iestrādātu šņorīti. Pagaidām tekstils tiek iepirkts no Polijas un Holandes, taču uzņēmums intensīvi meklē piegādātājus tepat Latvijā. Tad virsmai tiek piemontētas kājas, uzliktas visas nepieciešamās detaļas un jau gatavais dēlis tiek nodots uz pakošanu. Dēļus iepako termoplēvēs un savieto kastēs uz paletēm. Nu tie ir gatavi uzsākt ceļu uz koncerna noliktavu Beļģijā, no kurienes tie ceļo pa visu pasauli. Kāpēc Brabantija dēļi ir īpaši? Galvenokārt mūsu dēļi ir atšķirīgi ar to, ka pirmkārt tas ir Latvijā ražots, bet, ja skatās tā pēc produktu īpašībām, tad galvenās lietas ir tas, ka viņš ir pietiekoši lielu virsmu ar speciālu parkinga zonu gludeklim. Šis materiāls ir izveidots tā, ka viņš nedeg, viņš iztur pat visus jaudīgākos gludekļus, un tas ir līdzīgs materiāls, kā izmanto ugunsdzēsēji savos apģērbos. Pārējās īpašības ir arī, mēs ļoti pievēršam uzmanību tieši drošībai. Šis te, piemēram, rimbulīts ir domāts tam, lai viņu uzlikt šeit, ja gadījumā mājās ir mazi bērni, tad viņi garām ejot nenospiedīs un tas dēls nenokritīs pie zemes. Papildus ir tas, ka ir regulējama augstuma dažādi arī gariem cilvēkiem, ja? Un arī īsākiem. Tātad šo te dēli, noņemot to rimbulīti, var regulēt augstumā. Nu, arī īpaši garākiem cilvēkiem. Kā arī nofiksēt, šeit ir tāds fiksatoriņš, nofiksēt savu to iecīnīto augstumu, ja? Tā, lai katru reizi attaisot, viņš atdurās pret konkrētu augstumu, un tad nav jāregulē, kāds ir tas piemērotākais. Uzņēmums piedāvā arī citas saimniecībā noderīgas lietas ar lieliskām īpašībām. Brabantijas sortimentā ir ne tikai gludināšanas dēļ, ko mēs redzējām jau rūpnīcā, bet ir 5 dažādas produktu grupas. Lielākā no tām ir atkrituma tvertnes, dažāda veida, dažāda izmēra un dažādām vajadzībām. Tad ir ēdienu uzglabāšanas, dažādi trauku maizes kastes. Piemēram, maizes kastes ir jau no 40 gadiem patentētas arī. Un šobrīd viss redzamās ir no mūsu formas aizņemts. Tad ir dažāda veida virtuves piederumi, kas ir
palīdz sagatavot dažādas ēdienas. Tad ir veļas kopšanai, šie pieminētie gludināšanas dēļi un veļas grozi. Un tad 5. kategorija ir mums paskastīts un vannstabs koncepti, vannstabs dažādi piedarumi. Un šīs te visas preces ir pieejamas tirdzniecībā lielākajos tirdzniecības centros Latvijā. Taču lielākā daļa preču nonāk aiz Latvijas robežām. Mēs tagad stāvam pie gatavas produkcijas, kura šodien aizies uz Centrālo Eiropas noliktavu Beļģijā mūsu. Mēs visu mūsu produkciju sūtām uz Centrālo Eiropas noliktavu. Bet no turienes viņi tiek izplatīta lielā skaitā pasaules valstī. Es esmu pārliecināts, ka no šīs krāvas kādi 10-15 dēļi būs pārdoti Francijā, Anglijā, Vācijā, Holandē, Beļģijā. Kādi no viņiem aizies uz Somiju, Venecuēlu, Amerikas Savienotajām valstīm, Dienvidāfriku, Portugāli varbūt, bet kāds arī atgriezīsies šeit Latvijā un tiks pārdots Latvijā. Bet visiem šiem dēļiem, kuri nonāks dažādās rokās, ir viens kopīgs. Viņiem ir laba, perfekta kvalitāte, 10 gadu garantija. Ar katru no šiem dēļiem mēs sūtam nelielu vēstījumu, kura ir rakstīts ražots Latvijā. Un pat tajās valstis, kur nepārāk daudz zina par mūsu valsti, cilvēki saņems pirmo informāciju vismaz, ka tā ir tā valsts, kura ražo labu kvalitatīvu preci.